Pirmajā daļā es tevi iepazīstināju ar savu jauno nestrādājošo retro datoriņu Arnoldu Amstrad CPC. Šajā daļā es viņu tīru un laboju. Negribētos vilkt klaviatūru ārā, bet šie kontakti parasti ir diezgan trausli. Lūk, Amstrads. Sūdi. Ieslēgšanas slēdzes šķiet ļoti aizdomīgs. Es esmu diezgan drošs, ka viņš miris. Tātad es mēģināšu Arnoldu pabarot ar 5 voltiem. Un strāva ir 0. Arnolds neko nedara. Ieslēgties viņš nevēlās. Kas ir? Pieņemsim klāt. Pamēģināsim. Iedot maz drusciņu 5 voltus pa tiešo mazajam Arnoldam. Paskatīsimies, pie kā tas novedīs. Iekārtēt 800 mA. Tas izskatās tīri ok. Jāslēdz iekšā oscilogrāfu, jāskatās, vai vispār ir kāds video izēja. Izskatās pēc miskastes. Varbūt, ka jāsāk ar to, ka viss jānotīra, un tad tikai jārisina krustāns mīklu. Šādi izskatās apakša podziņai. Vairākas atsperes, un klaviatūrai apakšā ir membrāna. Iet jau diezgan raiti. Nu, tagad lielās pogas kaut kā jāizmānā. Tehnikas no laikiem, kad lietas tika taisītas remontējums. Tadā, nevienas skros, un mēs esam gan pie membrānas, gan pie podziņām izcili. No šīs puses podziņas izņemt būtu bijis 5 reizes vieglāk. Date kods 607116. Nes, ko tas nozīmē? 86. gads, 16. jūlijas. Good enough. Ko? Jāmazgā taustiņu. Ir ļaudis, kas uzskata, ka uz kalniņiem vajag likt retro braitu. Tā ir tāda īpaša ķīmija, kura ir paredzēta šādai nodzelstējušai plastmasai, lai atgrieztu tai seno skaistumu. Šeit nekā tāda nebūs. Un ļaudis stāsta, ka viņi padara plastmasu trauslu. Izbalina un iztrauslina. Nē. Mums ir skaisti retro taustiņi. Viņi ir lietoti. Viņiem ir savu vēsturi. Kuru ne, es nezinu. Bet viņi ir. Tad taustiņi kļūst ļoti skaisti un patīkami. Es
domāju, būs baigā konča. Vēl kaut kādi 27 taustiņi. Vai 29. Atkarīgs kā skaita. 19. Tadām! Galvenais tīrīšanā ir sistemātiskums. Lēni, nesteidzīgi, rūpīgi no viena galā līdz otram. Kvadrātcentimetru pēc kvadrātcentimetru. Šobrīd klaviatūrā liekas baigi forši. Ne tā, ka super ikdienā programmē, bet kopija poga, iedomājies. Nav nejausmas, ko viņi dara, bet mums ir kopija poga. Enter. Brīnišķīgi. Nu tā, Arnolds izrāda nelielas dzīvības pazīmes, kas nozīmē, ka viņu vajadzētu piemest pie ekrāna, lai to, ko varētu parādīt. Es parakņājos savos krājumos un atradu, nezinu, kad nopirktu ķīniešu platīti, kura ir pārēja no skārta uz HDMI. HDMI man visnotaļ ir, kur iespraust. Tas ir jebkurš monitors vai televizors vai pilnīgi jebkas, kas te ir mājās ar ekrānu. Līdz ar to jautājums, kā dabūt no Arnolda video uz skārtu. Par to jau ir visa elektronika. Pielodēt pareizos vadiņus pareizajās vietās, un tāpēc es vakar nopirku skārta kabeli, kuru es ķaukšu ārā. Tam vajadzētu nākt vaļā diezgan vienkārši. Un nedaudz darbu ar lodāmuru, un cerams, ka man izdosies piebāzt mazu datoriņu pie televizora un paskatīties, varbūt tiešām pēkšņi parādās kāda bildīte. Diezgan tīzlis lodāmurs. Viņš ir foršs ar to, ka viņam ir normāli kartridža gali, kas nozīmē, ka viņš ļoti ātri uzkarst. Viņš ir salīdzinoši lēts.
ķīnietis, bet viņam ir podziņas, un podziņas spaidās nepārtraukti. Es kaut kad atradīšu, kā lai uzliek simpātiskāku kameru. Piemēram, tā kā skaistiem, krūtiem blogeriem ir no augšas skats. Forši būtu, vai ne? Vēl viens vadiņš. Tagad visam vajadzētu būt labi. Izolenti. Kas var būt labāks par to? Zilā izolenta, protams. Bet to mēs neņemsim, jo man viņas nav. Skaidrs, ka tie vadiņi kaut kad nolocīsies un nolūzīs, bet tas netraucēs mūsu testiem. Un kur ir mans HDMI kabelis? Pērk visādus skārtus un nevar HDMI kabeli vēl vienu nopirkt. Nu vai zini. Un kur man ir vēl kāds elektrības kabelis? Pērk visādus skārtus un nevar nopirkt elektrības kabeli. Kas tas par sodu tāds? Šitādus kabeļus ar likumu vajadzētu aizliegt. Nu, kurienes man tāds mēsls ir? Te ir jābūt trešajam caurumam priekš zemē. Aizņem uz kabeli no 3D printeru. Paskatīsimies, kas notiks. Es domāju, viss būs pakaļā. Tūlīt slēdzam iekšā Arnoldu un skatāmies, vai kaut kas vispār notiks. Vai tu redzi to pašu, ko es? Tātad, kas atklājās? Atklājās, kāpēc ekrāns ir blāvs. Un to atklāja mans draugs Goba, kurš atšķirībā no manis māk labi lasīt internetu. Var sakot, problēma ir šajā lētajā ķīniešu kastītē, kur ir skārtus HDMI adapteris. Un viņi ir tik lēti, ka viņi nemaz neatbalsta šo režīmu, kurā es viņu cenšos izmantot. Ieejā dodot RGB signālus un izejā cerot saņemt labu HDMI. Šīs nedara nekam, vai ne? Tāpēc brīdis Movie Magicam, jo es zinu, ka vainīgi ir šī iekārta. Havā! Un viss strādā. Paldies Lauraisam. Varbūt pieslēgt disketi klāt, būtu forši bombdžeku uzraut. Aiziet, viņš noteikti strādās.
Vai tu arī dzirdi šo skaņu? Tas neskanēja labi. Ja es mācētu lasīt internetu tikpat labi kā mans draugs Goba, tad es zinātu, ka nevajag šīs vecās diskiekārtas slēgt uzreiz klāt. Viņās iekšā ir gumija, kur ir sadalījusies putekļos, un līdz ar šo savu stulbo ieslēgšanu tā gumija tagad ir izšķīdusi pa visu diskiekārtas iekšpusi. Paraustu brīnumu vaļā. Es biju pie Laurais pakaļ video konvertierim. Viņš man arī iedeva gumiju priekš diskiekārtas. Gumiju es jau nomainīju. Viņa krūts klusāk, bet šķiet, ka viņa nedara to, kas viņai būtu jādara. Kaut kas visu laiku griežās. Ja es ielieku disketi iekšā, viņi tiek griezti visu laiku. Bērns viņi zina, kas ir ar to diskiekārtu. Motors griežās, bet nav nekādas pazīmes, ka viņi varētu saprast, ka disketi ir iekšā, nav iekšā. Steper motoriņš nekustās. Es nezinu. Es droši vien neko ar viņu nedarīšu. Varbūt kādā vakarā bez kameras kaut ko pajaukšu un vēl paķimerēšu. Un tad pēkšņi parādīsies video. Paskat, kas man strādā. Bet visdrīzākais, ka tūlītās man atnāks no Spānijas mans Flopika emulators, un ar to arī stāsts beigsies. Kas tad bija noticis ar Schneideru? Ka viņš nestrādāja, neslēdzās iekšā un tam līdzīgi. Šis barošanas slēdzīts ir viss, kas traucē viņam ieslēgties. Šis ir ļoti slikts slēdzīšu modelis. Šāds ar bīdām puļķīti. Nelietojiet viņus savos projektos, viņi mirs. Viņi sastāv no metāla plāksnītēm. Ir metāla plāksnīte un uz viņas ir tāda sliedīte, kas pa viņu braukā. Un tas ir pilnīgi neizbēgams laika jautājums, kad viņi oksidēsies, salocīsies vai sačakarēsies. Tas pats notika ar šo slēdzīti. Es viņu nelikšu apakaļ un ielikšu tā vietā kaut ko citu. Kādu normālu slēdzi. Viens nieka slēdzis un jaunietis pārdeva savu veco bērnības datoru. Nu labi, diskiekārta arī ir sen nestrādājoša un mirusi. Mācieties remontēt.